Tā, sveiki visiem, jau ir 11. Es ceru, ka mani var dzirdēt. Vēl pāris minūtes un tad sāksim. Tā tad, ko ir 1 minūte jau pāri 11. Šodien tā webināra diena. Daudz skatos jau ir pievienojušies mūsu webināram. Ļoti labi. Tad es domāju, varam arī sākt. Jā, sveiciens vēlreiz visiem. Man sauc Andrejs Dovgaņuks. Esmu no pats.lv, biznesa attīstības vadītājs. Un tad šodien īsumā pastāstīšu par pirmiem soļiem, kā kļūt par pašnodarbināto. Un arī pēc tam būs otrā daļa webināra, kuras arī praktiski parādīšu, kā tad sakārtot arī pašam savu grāmatvedību bez iepriekšējām grāmatvedības zināšanām. Jā, un tad īsumā par saturu šīs dienas, tad būs pa soļiem, kad ir jāreģistrējās, kad jāreģistrē savu saimnieciskā darbība, kuru formu labāk izvēlēties, kā pašnodarbinātajam vai kā individuālam komersantam, kuru nodokļu režīmu labāk izvēlēties un kurš ir piemērots jums, kādas atskaites ir jāsagatavo, tas arī svarīgs elements saimnieciskā darbības veicējiem. Tad arī, kā minēju, tad otrā daļa būs, pirmā būs teorētiskā, un otrā daļa būs praktiskā, kur es parādīšu arī mūsu sistēmu, pastāstīšu tās priekšrocības, cik viņa ir ērta un cik vienkārši to ir lietot. Tad ķeramies klāt. Tad pats pirmais, kas ir jāsaprot, ja jūs vēl neesat reģistrējuši savu saimniecisko darbību, neesat pašnodarbinātais, neesat individuāls komersants vai tikai plānojat kļūt, tad likumā ir noteikti kritēriji, kad ir jāreģistrē savu saimnieciskā darbību. Pirmais no punktiem ir tas, ka jūs veicat šādus 3 gadījumus, 3 pakalpojumus, un par to saņemat atlīdzību. Un šie 3 pakalpojumi ir taksācijas periodā. Taksācijas periods, vienkāršiem vārdiem sakot, ir kalendārais gads. Tātad, ja jūs gada laikā veicat kādu darbību un par to saņemat atlīdzību, tad likuma izpratnē tā jau tiek klasificēta kā saimnieciskā darbība. Pastāstīšu arī par piemēriem. Ja, piemēram, jums ir savs auto, varbūt viņš ir liels ietilpības auto, vai jums ir piekabi, jūs viņu esat iegādājušies savām vajadzībām, bet saprotat, ka to var papildus arī nopelnīt. Un tad jūs ieliekat varbūt vai nu sludinājumu, vai arī vienkārši sākumā nolemat izpalīdzēt saviem draugiem. Ja, un jūs varbūt pat nedomājat, ka tā ir saimnieciskā darbība, bet ja jūs 3 reizes palīdzat aizvest, piemēram, kāds mēbeles, par to saņemat atlīdzību, sākot no 1 eiro līdz 1000 eiro vai vēl vairāk. Ja? Kādas ir konkrētās izmaksas pārvadājumiem, to es tagad precīzi nepateikšu, bet ja jūs saņemat jebkāda veida atlīdzību, un jūs varat domāt, ka jūs tikai izpalīdzat draugiem, bet ja jūs to izdarat 3 reizes gadā, tad tā jau ir saimnieciskā darbība likuma izpratnē, vai arī, ja jūs darat to, piemēram, 2 reizes gadā, bet 3 gadus pēc kārtas, kas jau sasumētas kopā ir 6 reizes, tad izpildās arī kritērijas 5 un vairāk darījumu 3 gados, arī tad ir jāreģistrē šī saimnieciskā darbība. Lai gan var likties, ka tā ir ļoti pasīva saimnieciskā darbība, vai ne? Jo tie ir tikai pāris gadījumu gadā, kad tiek papildus nopelnīt kāda nauda vai kāda papildus ienākuma, tomēr likuma izpratnē ir jāsaprot, ka tā tiek kvalificēta kā saimnieciskā darbība, jāreģistrējās, ir jāveic grāmatvedības uzskaita un arī jāsamaksā nodokļi.
kā tas viss notiek, to es vēlāk arī pastāstīšu. Bet vēl turpinot par kritērijiem, otrais kritērijs ir, ja ieņēmumi pārsniedz no kaut kādas darbības vai no kaut kādas pārdošanas, pārsniedz 14,229 eiro gadā. Nu, lūk, šī ir varbūt lielāka summa, ja, nekā kaut kādi transporta pakalpojumi vienreizēji. Un kad var izpildīties? Arī pastāstīšu piemēru. Piemēri ir tā kā no reālās dzīves, ir zinām, varbūt nedaudz viņi ir savādāk izpildīti, bet jā, gadās, ka sanāk arī šādi ieņēmumi vienreizēji, jā, kas ir pār 14,229 eiro. Kā piemērs ir nekustamā īpašuma pārdošana. Ja, piemēram, jums kāds no paziņām, radiem, draugiem ir aizbraucis uz ārzemēm, sāc tur strādāt, viņam šeit ir nekustamais īpašums, pats nevar atbraukt, pārdot, izrādīt interesantiem un palūdz jums to izdarīt. Jūs, protams, kā draugs piekrītat un vienojaties, ka šī nekustamā īpašuma vērtība ir, piemēram, 100,000. Un jūs atrodat pircēju, jūs paskatāties, varbūt veicat tirgus izpēti, saprotat, ka nekustamais īpašums maksā vismaz 130,000. Un jūs beigās atrodat arī pircēju par tiem 130,000. Jūsu draugs ir, protams, jums pateicīgs, ka jūs par 30,000 vairāk pārdevāt, un viņš ar mieru jums pusi no šīs summas, kas ir virs viņa ekspektācijām, samaksāt jums. Tad, lūk, lai pirms jūs saņemat šo atlīdzību no savu draugu vai radinieku vai paziņas vai vienalga kā, jums ir jāreģistrē savu saimnieciskā darbība, tad jūs varat saņemt šo atlīdzību, un, ja jūs vairāk neveiksiet nekādus darījumus, jūs varat šo saimniecisko darbību slēgt vai arī turpināt un varbūt papildus gūt vēl kāds ienākums, varbūt citā sfērā, pārdodot cits nekustamos īpašums vai kādā citā nozarē. Tātad tas ir otrais kritērijs. Trešais kritērijs, tad jūsu darbības apjoms vai sistemātiskums, ja, līdzinās saimnieciskai darbībai. Es varu nolasīt precīzi, kā tas ir likumā, tad darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību. Tātad, ja jūs arī domājat, ka veiksiet kaut kādu darbību ar mērķi gūt peļņu un nereģistrēt, es, protams, to neiesaku darīt, neviens jums to neiesaku darīt, tad labāk ir reģistrēt savu saimniecisko darbību tā, kā tas ir likumā paredzēts. Ja, piemēram, jūs vēlaties īrēt kādu telpu, jūs strādājat skaistumkopšanā, un tad arī sākumā varbūt, ja jūs esat frizieris un sākumā plānojat griezt matus tikai paziņām, draugiem, vienalga, tad šis kopums, ja varbūt īrētās telpas, krēsls, galds un citas lietas, kas ir nepieciešams, lai veiktu šo saimniecisko darbību. Ja šajā gadījumā piemērs ir par matu griešanu, tad arī tas liecina jau par sistemātisku darbību, ja, un šo lietu kopums arī pastāst un dod priekšstatu par to, ka šī darbība ar mērķi gūt atlīdzību. Lūk, arī tādā gadījumā šis punkts tāds vispārējāks, un viņu varbūt var katrs interpretēt mazliet savādāk. Un tā tad, jā, man te saka, ka nav skaņa, vai tiešām nav skaņa, vai nevar mani dzirdēt? Ceru, ka dzird. Varbūt varat ielikt īkšķi gaisā komentāros vai uzrakstīt, vai mani var dzirdēt, vai nevar dzirdēt. Jo, lūk, man kolēģi pārbaudīs, saka, ka mani dzirdēt var. Tad, es tad varbūt turpināšu, jā. Ceru, ka nebūs nekādas tehniskās kļūdas, ka varēsim turpināt un viss būs kārtībā. Tātad, jā, atgriežoties pie šiem 3 kritērijiem, kas ir likumā noteikti, kad ir jāreģistrē savu saimnieciskā darbība. Tad pirmais bija šis darījumu daudzums, ja, gadā vai 3 gados. Šis apmērs vienreizējs, kas ir 14,229 eiro gadā, vai arī sistemātiskums un lietu kopums, kas liecina par kaut kādu darbību ar mērķi gūt atlīdzību. Ja, un, ja jūs esat fotogrāfs, konsultants, dizainers, kurjeris, IT speciālists, dizainers, visticamāk, un jūs
jūs turpināt šo darbu darīt un saņemt atlīdzību, nu, visticamāk, tad jūs atbilstat vienam vismaz no šiem kritērijiem. Ja? Un arī, ja jūs strādājat algot darbu un gribat papildus vēl nopelnīt, arī to jūs varat darīt, bet tad arī ir jāreģistrē savu saimnieciskā darbību. Nu, lūk, tas ir par pazīmēm. Un tad otrais, jūs esat sapratuši, jā, ka jūs veicat saimniecisko darbību, jūs viņu reģistrēsiet, tad jāsaprot, kur tad viņu reģistrēt un kādu saimniecisko darbības formu izvēlēties. Tad šajā gadījumā ir divi varianti. Jūs varat būt kā saimnieciskās darbības veicējs, saīsināt SDV. Ja? Tas ir, var teikt, tas pats, kas pašnodarbinātais, jo pašnodarbinātais vārds vairāk iegājies ir tautā, tā teikt, un to izmanto ikdienā, bet likumā un oficiālos avotos vairāk tiek minēts saimnieciskās darbības veicējs, bet principā tas ir viens tas pats. Un tad otra forma ir IK, jeb individuālais komersants. Principā abi grāmatvedību veids vienkāršā ieraksta sistēmā. Tātad arī vienkāršot to definēt var, ka visi jūsu ieņēmumi mīnus jūsu izdevumi. Ja, tad divkāršā ieraksta grāmatvedību veids uzņēmumi un arī individuālai komersanti, ja šis apjoms pārsniedz jau 300 000 eiro gadā. Tātad ieņēmumi. Nu, lūk. Un kā tad ir atšķirība starp šiem diviem individuāli komersantu un pašnodarbināto? Tad pašnodarbinātais reģistrējas valsts ieņēmuma dienestā, ja, izmantojot EDS sistēmu, reģistrējās un tad arī reģistrē sevi kā pašnodarbinātu personu. Individuālais komersants savukārt reģistrē sevi uzņēmuma reģistrā, tur, kur tiek reģistrēta uzņēmuma. Un tad tā atšķirība ir, ka pašnodarbinātais reģistrējās ar savu vārdu uzvārdu, ja, tad viņš ir pašnodarbināta persona, piemēram, Jānis Bērziņš, saimnieciskās darbības veicējs, bet individuālais komersants reģistrē nosaukumu. Piemēram, ja ir kāds zīmols, nu, biežāk ir tā, ka kāds tie, kas reģistrējas kā individuālai komersanti, tie vēlas attīstīt varbūt kaut kādu savu zīmolu, savu nosaukumu. Ja, nu tad, ja tie ir vairāk kā ražotāji, tad viņi izmanto tieši šo reģistrāciju kā individuālais komersants. Viņiem ir reģistrācijas numurs un šis nosaukums zīmola. Ja tas nav tik svarīgi, tad var reģistrēties kā pašnodarbinātais. Ja nav zīmols svarīgs, nav svarīgs nosaukums, tad reģistrējās vidā. Nu, lūk, jo tad šī tā būtiskākā atšķirība, jo grāmatvedības uzskaita abiem ir identiski, ja, neskaitot, ja tiek pārsniegts šie 300 000, tad ir jau jāveic divkāršā ieraksta grāmatvedība. Nu, lūk, un atbildība tā arī jāpatur prātā ir, ka gan pašnodarbinātais, gan individuālais komersants atbild ar personīgo mantu. Tātad, tā kā šis webinārs ir vairāk priekš tiem, kas vēlās uzsākt, ja, tie, kas tikko ir uzsākuši, ja, varbūt viņiem nav vēl liela pieredze vai neesat paspējuši vēl izaugt līdz lieliem apjomiem, tas ir, viss ir kārtībā ar to, ja, un vienkārši paturiet prātā, ka tiklīdz jūs sāksiet operēt ar lieliem finanšu līdzekļiem, ja, vai aktīviem, vai sāksiet tos pārvaldīt, tad ņemiet vērā, ka, ja jūs esat pašnodarbinātais un individuāls komersants, jūs atbildat ar personīgo mantu. Un, piemēram, nu, var pateikt kāda nozara, kur ir lieli aktīvi vai finanšu līdzekļi, tie ir ar nekustamiem īpašumiem, ja, un dzīvē viss kaut kas var notikt, varbūt kaut kas notiek, kāds nelaimes gadījums ar nekustamiem īpašumu, un ja jūs vēl esat aizmirst uzstādīt kāds dūmu detektors, vai tas notiek tiešām jūsu vainas dēļ, un tas tiek pierādīts, un tad būs jāatbild ar personīgo mantu. Ja, un ja tie ir vairāk 10 000, nu, tad vienkārši tas jāpatur prātā, varbūt ir vērts tajā brīdī jau dibināt uzņēmumu, jo SIA, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tas jau pasaka priekšā, ka viņi ir ierobežotu atbildību, atbild tikai ar uzņēmumu mantu. Bet šis webinārs ir par pašnodarbinātiem un individuāliem komersantiem, nu, tad visticamāk tā ir kaut kāda personīgā darbība,
mājražotāji, kurjeri, IT, pārdevējs, skaistumkopšanas speciālisti. Nu, tur tie riski ir salīdzinoši mazāki. Ja? Varbūt kāds neapmierināts klients vai kāda prece nav izdevusies, vai kāds pakalpojums kādu neapmierina. Ja? Nu, tie varbūt ir kaut kādi pāris desmit eiro, un varbūt būs jāatgriež šī nauda kaut kādā gadījumā, ja klients nav apmierināts. Bet nu, tie riski ir salīdzinoši mazi. Kā tikko uzņēmēja darbība vai saimnieciskā darbība izaug, ja, un jūs kļūstat lieli, un tad varbūt ir vērts aizdomāties, vai nav jau jāreģistrē savus uzņēmumus. Nu, lūk, tad, kad jūs esat sapratuši jau pirmo soli, ka jums ir jāreģistrē saimnieciskā darbība, tad jūs esat izvēlējis formu pašnodarbinātais vai individuālais komersants, tad trešais svarīgais punkts ir jāsaprot, kāds ir jums piemērotākais nodokļu režīms. Un tad pašnodarbinātais var kārtot grāmatvedību un principā izvēlēties divus no nodokļu režīmiem. Pirmais ir vispārējais nodokļu režīms vai mikrouzņēmuma nodokļu režīms. Mikrouzņēmuma nodokļu režīms ir diezgan vienkāršs. 25% jāsamaksā no apgrozījuma, bet ir vairāk ierobežojumi. Var teikt, ka šis ir tāds slinkāks nodokļu režīms, jo neatkarīgi no tā, cik liels ir apjoms, ir jāsamaksā šie 25%. Papildus tam nevar norakstīt izdevumus, un arī, ja esat PVN maksātājs, tad šo režīmu nevar izvēlēties. Bet vispārējais nodokļu režīms, kas ir arī vispopulārākais, tad tas ir, es parādīšu arī piemēru, kā tiek aprēķināti šie nodokļi, īstenībā nav nemaz sarežģīti. Ja, un tad vispārējais nodokļu režīms ir ieņēmumi mīnus izdevumi, tad no peļņas tiek samaksāti, ja šī summa ir līdz minimālajai algai, tad samaksā 10%, ja virs, tad ir 31,07% no minimālās algas plus 10% no starpības. Bet pats galvenais šajā režīmā ir tas, ka var norakstīt izdevumus, kas ir saistīti ar saimniecisko darbību. Attiecīgi, kādu no iepriekšējiem piemēriem, ja esat strādājat piegādes pakalpojumu servisā, jūs varat norakstīt degvielas izdevumus, var norakstīt visu, kas saistīts ar saimniecisko darbību, varbūt tas ir mobilā telefona rēķins, internets un tā tālāk. Kā arī PVN maksātāji var izvēlēties šo nodokļu režīmu. Nu, lūk. Un tad, kad esat sapratuši, kurš nodokļu piemērošanas režīms jums ir vispiemērotākais, tad ir pats galvenais, kā šīs atskaites kā viņas tiek sagatavotas, kad jāiesniedz un kā tad šie nodokļi jāsamaksā. Ja jums vēl ir šaubas par to, kādu nodokļu režīmu izvēlēties, jūs varat droši iet uz pats.lv, tur ir kalkulators un varat tīri ievadīt skaidrs, paspēlēties, pastīties, mēģināt prognozēt savu iespējamo peļņu, apgrozījumu, vai nenorakstīsiet izdevumus, tad pastīties, ko tad šis kalkulators pasaka priekšā. Viņš arī parāda, kurš tad ir izdevīgākais no nodokļu režīmiem. Nu, lūk, bet, ja jūs esat izvēlējies, vienkārši tagad pastāstīšu, ka mikro uzņēmuma nodokļu režīmā viņi iesniedz deklarācijas katru ceturksni līdz 15. datumam. Tātad šie 15. datums, ja, janvārs, aprīlis, jūlijs, oktobrs. Tātad, ja mēs gadu sadalām 4 vienādos nogriežņos, kas ir ceturkšņi, tie ir ik pēc 3 mēnešiem, 3 mēneši, tas ir 1 ceturksnis. Nu, lūk, un tātad pirmais ceturksnis sākās janvārs, februārs, marts, un tad aprīlī nākošā mēneša. Tātad tagad ir aprīlis, ja, tie, kas ir reģistrējuši, tie, kas bija reģistrējušies pirmajā ceturksnī, vai arī jau sanāk, tad par pirmo ceturksni ir jāiesniedz šī deklarācija līdz 15. datumam, līdz 23. jāsamaksā. Un mikrouzņēmuma nodokļu maksātājiem tie ir šie 25%. Ja paralēli ir vēl algots darbs un gūst iedzīvotāju ienākumu apliekams ienākums, tad atvieglojumi tiek saglabāti. Bet vispārējā režīmā, kas ir pašnodarbinātajiem populārākais režīms, tad atskaits jāiesniedz līdz 17. datumam. Arī šajā gadījumā tas ir aprīlis. Tad janvārs, februārs, marts ir pirmais ceturksnis. Ja tad ir veikta saimnieciska darbība, tad aprīlī līdz 17. šī atskaita jāiesniedz, ceturkšņa atskaita.
un līdz 23. datumam, kas šajā gadījumā arī ir aprīlis, 23. aprīlim nodoklis ir jāsamaksā. Nu, lūk tā, un, ja paturiet prātā, ka vēlreiz gadā ir šī gada ienākuma deklarācija, ja, kas jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam un jāsamaksā nodoklis līdz 23. jūnijam. Neliels izņēmums, ja ienākumu pārsniedz 78,100 eiro, tad šī deklarācija vienkārši laiks, kad viņa jāiesniedz nedaudz nobīdās, ir no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam un nodoklis jāsamaksā līdz 23. jūlijam. Ja, nu tad šajā gadījumā par 2024. gadu ir jāiesniedz šogad vai nu attiecīgi, ja šis limits nav sasniegts, tad no 1. marta, ja ir pāri, tad no 1. aprīļa. Un attiecīgi nodoklis jāsamaksā. Nu, lūk tā. Tātad saimnieciskās darbības pazīmes jūs zināt tagad, jūs saprotat, ka jāreģistrējās, kuru veidu izvēlēties, jūs zināt, kā samaksāt nodokļu, kurš nodokļu režīms jums ir piemērotākais, jūs esat sapratuši. Tātad kāds ir tad šis apjoms, cik daudz ir jāsamaksā šis nodoklis? Nu, lūk, un tad sociālās iemaksas, kas ir reiz ceturksnī, ja ienākumi ir mazāk par 2220 eiro ceturksnī, var iesniegt prognozi par plānotiem ienākumiem. Tātad šī galvenā kļūda, ko nevajadzētu pieļaut, ja, es gribu šito uzsvērt, ja jūs tikko sākat veikt savu saimniecisku darbību, jūs vēl nezināt, cik liels jums būs apgrozījums, kāda būs jūsu ienākumi, jūsu izdevumi, un kāda būs jūsu peļņa. Tad ir reizi ceturksnī jāiesniedz prognoze. To var izdarīt vidā caur EDS un arī līdz 17. datumam katru ceturksni, ka jūs plānojat nesasniegt peļņu līdz minimālajai algai. Ja? Tātad, kāpēc mēs to iesakām darīt? Ja jūs arī nezināt, cik kāda būs jūsu prognoze, lai nebūtu jāmaksā šie 10% no minimālās algas, jo varbūt jums nesanāk sasniegt šo minimālo algu. Ja? Pirmajā mēnesī varbūt jūs nopelnīsiet 50 eiro, pirmajā mēnesī varbūt 100, varbūt 500. Un minimālā alga Latvijā šobrīd ir 740 eiro. Attiecīgi šis minimālais nodoklis ir no 740 10% 74 eiro. Tas, ja mēnesī skatāmies, ja, tad ceturksnī reiz 3. Un, lai tas nebūtu jāmaksā, ja jūs neesat sasnieguši šo peļņu, jāiesniedz prognozi. Jūs iesniedzat prognozes, ka neplānojat sasniegt šo minimālās algas, jeb 2220 eiro par ceturksni. Ja jūs tomēr veiksmīgi esat sākuši savu saimniecisko darbību un pārsniedzat šo ienākumu, tad jūs vienkārši maksājat faktisko. Par to nav jāuztraucās. Es līdz parādīšu arī piemēru, kā šis nodokļu aprēķins tiek veidots, un tad būs arī skaidrāk kopējā bilde par to. Nu, lūk, tā. Ejam tālāk. Šeit arī ir šis nodokļu aprēķina piemērs. Ja, kā es minēju, tad šobrīd minimālā alga, tas ir par mēnesi, ja es jums tagad rādu. Ja ir peļņa līdz 740 eiro, tad jāsamaksā 10% no peļņas. Tātad šajā gadījumā skatāmies labo stabiņu. Ja ir ieņēmumi mēnesī, piemēram, 800 eiro, tad 800 eiro ir virs minimālās algas, vai ne? Bet, ja jums ir izdevumi mēnesī, šajā gadījumā, piemēram, ir 180 eiro, ja? Tie var būt kaut komunālai rēķini, degviela, mobilais telefons, varbūt kāds inventārs iegādāts un vēl kādi citi izdevumi. Nu, šajā, piemēram, 180 eiro, tātad tas kopējā peļņa ienākumi, ja, ir zem minimālās algas 620 eiro. Tad no 620 eiro 10% ir 62 eiro, un tas ir viss, kas jāsamaksā. Ja? Nu, INN šajā gadījumā ir parādījis 0, jo tas ir mēneša griezumā, bet reiz gadā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tad tur arī tas tiks aprēķināts no vidu puses. Bet, ja tiek nopelnīts vairāk par 740 eiro, par to arī nevajag satraukties, ļoti labi, ka jūs pelnat vairāk. Bet atcerieties, ka tad palielinās šis nodoklis, jo ir jāsamaksā 31,07% jau no minimālās algas. Ja, šajā gadījumā tātad ieņēmumi, ja ir 1500 un izdevumi mēnesī 200, tad peļņa, ja ienākums ir 3300, tiek samaksāts šis
šis nodoklis no minimālās algas, ja, kas ir reiz 3, tad 220, šajā gadījumā mēneša griezumā, ja, kas ir 229,92 €. Tad vēl ir šī starpība 56 €, un tad kopējais nodoklis ir 285,92 €, plus vēl šeit ir parādīts provizoriskais iedzīvotāja ienākuma nodoklis 25,5% apmērā. Ja? Nu tad, lūk, ja ir, piemēram, ienākumi 1300 un atšķirības starp 620, tikai liekas 2 reizes mazāk, un tad arī nodoklim vajadzētu būt 2 reizes mazākam, bet nē, nodoklis ir praktiski 5 reizes mazāks. Ja? Tad šī tā galvenā atšķirība. Bet pluss ir tāds, ka šitas ir tikai kā vizuāls piemērs. Ja jūs izmantosiet tādu rīku kā pats.lv, tad jums tas pašiem nebūs jārēķina. To sareiķināsiet sistēmu jūsu vietā, un tad to praktiski parādīšu arī webināru otrajā daļā. Nu, lūk. Un tad jūs esat sapratuši par saimniecisko darbību, ja, kad ir jāreģistrē, kādu formu izvēlēties, kādu nodokļu režīmu, kurš jums ir piemērotāks. Nu, tad paturiet arī prātā, ka ir vēl viena nianse. Jums ir jāsaprot, vai jums ir jāreģistrējas par PVN maksātāju. Un arī šeit likumā ir noteikti kritēriji, kad tad ir jāreģistrējas par PVN maksātāju. Tātad pirmais kritērijs, ja, ar PVN apliekam un neapliekam darījumu kopēju vērtību pārsniedz 50 000 €. Jā, tad ir jāreģistrējās. Ir arī noteikts datums, kad ir jāreģistrējās par PVN maksātāju. Ja pārsniedz 50 000 €, bet nepārsniedz 55 000 €, jūs esat šajā starposmā, ja, tad nevēlāk kā līdz 30. novembrim ir jāreģistrējās. Ja jūs pārsniedzat jau 55 000 €, tad nevēlāk kā līdz tā mēneša 15. datumam, ja, kas seko tam mēnesim, kad jūs pārsniedzāt šos 55 000 €. Vai arī, ja 50 000 € pārsniegt ir decembrī, ja, tad jāreģistrēs par PVN maksātāju līdz gada beigām, līdz 31. decembrim. Tas ir par šo summu. Tātad otrais kritērijs, ja ir iegādāts preces no Eiropas Savienības vairāk kā par 10 000 €. Nu, piemēram, ja jūs iegādājat, ja jūs esat mājražotājs un varat ievārījumu pārdot, ja iegādājaties zemenes no Polijas, un šis gada griezumā šī iegādātā izēja materiāla, izēviela pārsniedz 10 000 €, jums ir jāreģistrējas arī kā PVN maksātājiem. Tas ir otrais kritērijs. Un trešais kritērijs, ja saņemat pakalpojumus no Eiropas Savienības vai trešo valstu nodokļu maksātājiem, ja, tātad saņemat pakalpojumus vai sniedzat pakalpojumus, tad uzreiz ir jāreģistrējas par PVN maksātāju. Tas ir par pakalpojumu. Ja otrais bija par preču iegādi, tad trešais kritērijs ir par pakalpojumiem. Bet ņemiet vērā, ja, ka pakalpojumus saņemot, tad uzreiz ir jāreģistrējās. Lūk tā. Nu, es ceru, ka par to arī skaidrs. Tie kritēriji nav daudz, ir tikai 3. Nu, lūk, jā. Vispār par kopējo situāciju ar pašnodarbināto skaitu Latvijā šeit ir dati no VID. Tā ir ļoti populāra forma, kā papildus gūt ienākumus. Tātad kļūt par pašnodarbināto var arī papildus algotam darbam, ja, reģistrēt savu saimniecisko darbību. Un, ja 8 gadus atpakaļ bija tikai 8000 pašnodarbinātie Latvijā, tad mēs redzam, ka uz gada beigām 2024. gada jau bija 48 000 pašnodarbināto. Tātad, ja, ne par 6%, ne par 60%, bet 6 reizes vairāk. Tad 8 gadu laikā šo cilvēku skaits, kas ir pašnodarbināti, ir strauji pieaudzis. Ja, tas liecina arī par to, ka jā, cilvēki meklē veidus, kā papildus iegūt kaut kādas ienākumus. Un, lai to uzsāktu, tas ir ļoti labs veids, neprasa liels ieguldījums, praktiski nekādus. Ja, ir jāņem vērā tikai tā informācija, ko es minēju iepriekšējos slaidos. Un, ja salīdzinām ar uzņēmumu dibināšanu, tie tomēr ir prasa nedaudz padziļinātākas zināšanas, varbūt arī mazliet lielāks izdevums. Bet, ja jūs gribat sākt un vēl tā peļņa nav liela vai nezināt, cik liela viņa būs, tad reģistrēt sevi kā pašnodarbinātu personu ir lielisks veids.
kā gūt šos pirmos ienākumus. Nu, lūk. Tad, jā, bija informācija par webināru, mums bija iesūtīti arī pāris jautājumi. Tad dažus arī nolasīšu, kādi bija. Ja? Tad no Gunas bija jautājums, viņi darbojas fotografēšanas sfērā. Un bija jautājums tieši par Photoshop, ja? Apmaksājot Photoshop rēķins vai jābūt PVN maksātājiem. Un tad šajā gadījumā atbildi ir jā. Ja Photoshop pakalpojums sniedzējs ir trešo valstu vai Eiropas Savienības dalību valstu nodokļu maksātājs, nu, tad ir jāreģistrējās par PVN maksātāju pirms šo pakalpojumu saņemšanas. Vai ir kādi izņēmumi, vai kas konkrēti attiecas uz jūsu gadījumu, labāk precizēt vidā, bet tā no likuma viedokļa, jā, tad šajā gadījumā ir jāreģistrējas. Un par minimālo INN, tātad, ja ienākumi no saimnieciskās darbības nav gūti, ja, vai no tiem aprēķinātais iedzīvotāja ienākuma nodoklis nepārsniedz 50 eiro, reiz gadā vide aprēķina minimālo šo INN, kas ir arī 50 eiro apmērā, bet tas ir gada ienākuma deklarācijas ietvaros. Nu, lūk, tā. Vēl bija jautājums tā no Agritas. Kā ir ar naudas pārskaitījumu, vai ieteicams labāk atvērt citu kontu? Jā, to iesaka gan grāmatveži, gan arī mūsu eksperti, ka tas ir pirmkārt ērtāk nodalīt šo naudas plūsmu un aizpildot ieņēmumu un izdevumu uzskaitu žurnālu. Ja būs izmantots personīgais konts, būs jāreģistrē visi darījumi konta ietvaros, ja? Nu, lai sev tad papildus darbu neradītu un būtu vieglāk uzskatām visu jūsu saimnieciskās darbības ienākumu un izdevumu, nu, tad iesakām nodalīt personīgo kontu ar likumu. Tas nav aizliegts, var izmantot pašnodarbinātais, var izmantot savu personīgo bankas kontu, bet, nu, lai tu nejūtu kafijas iegāda, pusdienas un vispārējie izdevumi, kas ir kontā, nejūta jūsu saimniecisko darījumu, iesakām kaut vai tajā pašā bankā vai maksājuma sistēmā atvērt vienkārši papildus kontu, caur kuru veikt visus darījumus saimnieciskās darbības ietvaros. Nu, lūk, tas bija jautājums no Agritas. Daira bija arī jautājusi, ka viņi ir reģistrējusies kā nereģistrētās saimnieciskās darbības veicēji, jo iznomā sev piederošu lauksaimniecības zemi, ja, kā pašnodarbinātā status. Viņi jautā, kā var ietekmēt šo nereģistrētās saimnieciskās darbības veicēju status, un vai var būt abi status vienlaicīgi, kā tas jāatspoguļo grāmatvedībā. Tad jā, īsa atbilde ir jā, jūs paralēli nereģistrētajai saimnieciskajai darbībai varat reģistrēties arī kā saimnieciskās darbības veicējs, jeb kā pašnodarbinātais. Tad abām šīm darbībām jābūt nodalītām un tādējādi par nomu maksāt šos INN 10% apmērā, iekļaut šo ienākumu, gada ienākumu deklarācijas ietvaros D1 sadaļā, ja? Un attiecīgi saimnieciskās darbības nodoklis balstoties uz vispār piemērošanas kārtību. Tad arī sniedzot reiz ceturksnī, kā es minēju, šīs deklarācijas, ja, un aizpildot D3 sadaļu. Bet, ja ir mun, tad reiz ceturksnī mun atskaiti. Lūk, tā tad vēl ir jautājums bija no Santas. Santai tāds garš jautājums bija, tur vairāk jautājumi. Kā pašnodarbinātā viņa vēlētos pārdot savus rokdarbs internetā, zinu, ka precei, kur vēlos pārdot, ir pieprasījums, tomēr nezinu, cik liels tas varētu būt. Iespējams, ceturksnītis varētu pārsniegt 3 minimālo mēneša alga apmēru, bet varbūt arī nē. Prognozēt ir ļoti grūti. Un tad vai šajā gadījumā viņi var iesniegt apliecinājumu, ja ceturkšņa ienākumu tomēr pārsniedz minimālo alga apmēru, tad attiecīgi viņi samaksā lielo nodokļu likumu. Jā, tas bija tas, ko es minēju, ka ir jāiesniedz prognozi, to mēs arī iesakām darīt. Arī ir saprotams, ka sākumā varbūt ir grūti prognozēt, kāda būs ienākuma, jā, un jūs vēl nezināt, cik viņi regulāri būs, un vai viņi pārsniegs šo minimālo algas apmēru. Tad iesakām šo prognozi iesniegt, un tad vienkārši maksāt faktiski. Ja jūs pārsniedzat, tad priecājieties, jums ir veiksmīga saimnieciskā darbība, un jūs maksājat vienkārši to faktisko nodokli. Un vēl bija otrais jautājums par reģistrēšanos PVN reģistrā. Viņi redzēja, ka mūsu mājaslapā bija raksts, jā, mums ir daudz blogi, arī informatīvi. Un vienā no tiem bija minēts, kad jāreģistrējas PVN reģistrā.
Jā, un vienā no punktiem bija minēts, ka obligāti jāreģistrējas PVN reģistrā, ja tiek saņemt pakalpojumu no Eiropas Savienības vai trešo valsts nodokļu maksātāju. Taču viņas gadījumā ieņēmumi gadā nepārsniedz 50 000, viņi kā pašnodarbinātājs izmanto Latvijas nodokļu maksātāju pakalpojumus, vai tad ir jāreģistrējas PVN reģistrā. Tad, jā, šī tā atšķirība, tad šajā gadījumā nav jāreģistrējās. Jā, ja Guns gadījumā bija Photoshops, kas ir trešo valstu vai Eiropas Savienības nodokļu maksātājs, tad ir jāreģistrējās. Šajā gadījumā Sants gadījumā nav jāreģistrējas, jo viņi izmanto Latvijas nodokļu maksātāju pakalpojumus. Tālāk vēl jautājumi bija no Ineses. Vai ir iespējams ievadīt datus, ja ir 2 norēķinu konti? Jā. Tad vienkārši tur tāda nianses. Tad viens bankas konta darījums PACLV sistēmas ietvaros var reģistrēt zem maksājuma veida banka, bet otra bankas konta darījuma zem maksājuma veida norēķina sistēma. Un otrais jautājums bija, ja ir tikai izdevumi pirmai ceturksnī, tādēļ neveidojas VSA atskaita pašnodarbinātajiem. Tātad gadījumā, ja ceturkšņa ietvaros nevienā no ceturkšņa mēnešiem pēļņa neveidojās, vai tikai izdevumi, tad sociālo atskaiti var neiesniegt. Nu, lūk. Vēl ir jautājums no Evitas, jā, ko drīkst norakstīt izdevumus, ja plāno vadīt sporta nodarbības kā treneri. Nu, es neesmu treneris, to droši vien zināt labāk jūs, bet visi izdevumi, kas ir saistīti ar saimniecisko darbību, jūs viņus varat norakstīt izdevumos. Es pieļauju, ka tās var būt gan svaru bumbas, hanteles, paklājiņi, viss, kas saistīts ar jūsu saimniecisko darbību, jūs varat norakstīt izdevumos. Tad likums nenosaka precīzi, ja, precīzi inventāru, ko tieši jūs varat norakstīt. Galvenais, lai tas saistīts ar saimniecisko darbību. Un tad vēl bija jautājums no Lauras. Šeit gan prezentācijā nepaspēja viņu iekļaut, bet arī tika atsūtīts z-e-pasta. Bija tāds jautājums, kad ir jāmaksā pirmā ceturksnī aprēķinātais nodoklis, vai atnāk kāds apstiprinājums manam iesniegumam, šobrīd nodokļu summa rādās kā nākotnes maksājums. Tātad minēju iepriekš arī prezentācijā, ka nodoklis par pirmo ceturksni jāsamaksā līdz 23. aprīlim. Te gan vajadzētu precizēt, par kādu iesniegumu ir runa, bet ja esat pārskaitījusi jau tagad šo nodokli, tad līdz 23. aprīlim tas uzrādīsies kā nākotnes maksājums. Un vēl bija jautājums arī no Lauras, kā pareizi iesniegt degvielas čekus. Tātad par degvielu vieglajai automašīnai tur ir nianses, to es arī parādīšu praktiskajā daļā, ka var, ja ir sagatavots maršrutu lapas detalizēts, tad var norakstīt līdz pat 70%. Ja tās nav, tad degvielu vieglajai automašīnai var norakstīt 50% apmērā. Jā, bet ievadot to arī sistēmā, tad to varēs redzēt. Nu, lūk. Tātad tie par jautājumu, bet jūs droši varat rakstīt arī jautājumus tagad Facebook chatā. Mēs viņus apkoposim un tad arī sociālajos tīklos publicēsim. Visticamāk, tas jau būs pēc lieldienām, bet uz visiem jautājumiem mēs atbildēsim. Šie jautājumi bija tie, kas bija iesūtīti iepriekš, un arī viens no populārākajiem jautājumiem bija, vai būs webināra ieraksts. Jā, tad atbilde ir jā, webināra ieraksts būs. Viņš būs pieejams gan mūsu Facebook lapā, gan būs pieejams pats.lv infocentra sadaļā pie webināriem. Nu, lūk, un tagad esam nonākuši pie šīs grāmatvedības kārtošanas. Kā tad to darīt pašnodarbinātajiem? Ir pats.lv, kas ir tiešsaistes rīks, un tas ļauj uzskaitīt ieņēmumus un izdevumus, automātiski aprēķina nodokļus, sagatavo deklarācijas un sniedz arī padomus. Nu, tas, ko es minēju, jā, es jums parādīju, kā veidojas šis nodokļu aprēķins, lai ir vismaz kopaina saprotama, kopējā bilde, jā. Bet tas jums pašiem nebūs jādara. Ja jūs izmantojat pats.lv, es saprotu, ka, piemēram, tie, kas ir treneri, dizaineri, IT speciālisti, viņi droši vien ir ļoti spēcīgi savā jomā, jā, bet visi nav grāmatveži, tas ir pilnīgi saprotams, un ne visiem arī jābūt grāmatvežiem. Un tieši tāpēc Pats.lv ir ļoti ērts rīks. Kāpēc? Tāpēc, ka jums ir jāievada tikai ieņēmumi, kas attiecās saimniecisko darbību, un izdevumi, kas arī ir attiecināmi uz saimniecisko darbību.
Un visu pārējo šo nodokļu aprēķinu un deklarācijas sagatavošanu to veids šī sistēma pats.lv. Un tas, kam ir piemērots pašnodarbinātajiem un individuāliem komersantiem, ja, arī PVN maksātājiem, MUN režīmu lietotājiem, kas nav PVN maksātāji. Arī grāmatvežiem, kur apkalpo šāds klients. Ja, tātad, ja jums ir jau savs grāmatvedis, jūs droši varat arī pāriet uz pats.lv, tad grāmatvedim būs savs profils, jums būs savs, un tad jūs varat ar grāmatvedu vienoties, vai arī tad grāmatvedis veids uzskait jūsu vietā, vai arī jūs veicat grāmatvedību, bet grāmatvedis iet tikai pārbaudīt, ko jūs esat ievadījis. Nu, un arī uzņēmējiem, kas sadarbojas ar ārštata speciālistiem, ar pašnodarbinātajiem. Un tad galvenās priekšrocības ir vienkāršība, ja, darbs ar čekiem un rēķiniem, to es arī līdz parādīšu praktiskajā daļā. Tātad automātisks šo atskaišu, gan aprēķins, gan šo deklarācijas sagatavošana. Ja, ir informācija gada ienākuma deklarācijai, kas ir jāievada EDS reiz gadā, un arī izdevuma analītika ar mākslīgā intelekta palīdzību tiek salīdzināti izdevumi citiem pašnodarbinātajiem, jūsu vai līdzīgā nozarē, un tad sniegt arī padomu, ka jūs varat vēl norakstīt izdevumus, padomājiet, vai jums nav šādi izdevumi, to tad arī sistēma parāda, jo daudz arī aizmirst, vai pat nezin, kāds izdevums var norakstīt, tad šī analītika ir ļoti noderīga, tas kā tāds mazs padomdevējs. Nu, lūk, ja jūs skatāties šodien šo webināru, tad jums arī īpaši bonus, promo kods Web 17, kas nodrošina 50% atlaidi jebkuram pirmajam maksājumam. Tad, ja jūs nolēmsiet šodien iegādāties pats.lv, izmantojot promo kodu Web 17, jebkuram, ja jūs nopērkat uz gadu vai jūs nopērkat uz mēnesi, jebkuram pirmajam maksājumam, tad 50% atlaidi. Ja, to ņemiet vērā. Lieliski atlaidi, ja tomēr plānojat, vēl neesat iegādājušies, tad šodien ir lieliski diena to izdarīt. Nu, lūk. Tātad, par teorētisko daļu tas ir īsumā viss. Tagad pāriesim uz praktisko daļu. Parādīšu jums, tad, kā strādā pats.lv, kā reģistrēties un cik vienkārši un ērti ir šī sistēma. Tā, es ceru, ka ekrāns ir redzams. Esam tagad mājaslapā pats.lv. Ja, varat uzrakstīt čatā, vai ekrāns ir redzams, jo nomainīju no prezentācijas uz mājaslapu. Un tad šeit būs praktiskā daļa. Parādīšu aptuveni pusstundas garumā, varbūt arī ātrāk, kā tas strādā šī sistēma. Nu, lūk. Tad, kad mēs esam mājaslapā pats.lv, lūk, šeit ir augšā poga izmēģina bez maksas. Tā kā šodien webinārs par pašnodarbinātajiem un individuāliem komersantiem, tad jāizvēlas pirmais variants, bet no šī gada mēs piedāvājam arī šo pakalpojumu mazajiem uzņēmējiem. Bet par SIA un mazajiem uzņēmumiem varbūt kādā citā webinārā, varbūt pastāstīšu es vai kāds cits mūsu eksperts, bet šobrīd tad lūk, spiežam uz pirmo variantu, reģistrējamies kā pašnodarbināta persona, atceramies, ja, ka mēs bijām reģistrējušies vidā, tad šeit, piemēram, Jānis Bērziņš paņēmuši vienkārši izdomātu piemēru un parādīšu, tā ideja ir galvenais parādīt, kā strādā mūsu sistēma. Pirmais solis, kas ir jādara, ir jāievada savs e-pasts. Lūk, jāievada droša parola. Apstipriniet, kā esat izlasījis lietošanas noteikumus, iesaku tos izlasīt. Es viņus jau esmu izlasījis, tā kā es varu atzīmēt un reģistrējos. Nu, lūk, jau tāds e-pasts ir reģistrēts. Paņemsim citu e-pastu. Nu, lūk, spiežam reģistrēties, tāda e-pasta nav neviens reģistrējies. Tas ir mans šobrīd izdomātais e-pasts. Ierakstu savu vārdu, uzvārdu. Ierakstu personas kodu. Un adresi, piemēram, Rīga, Brīvības iela,
1. Ja jūs esat reģistrējies kā individuāls komersants, tad šeit ir jāatzīmē un jāievad šis nosaukums un reģistrācijas numurs. Tad manā piemērā es rādīšu, kā pašnodarbinātais reģistrējās, spiežu tālāk. Principā ir 3 vienkārši soļi. Šajā gadījumā esmu pasta vai kurjeris, sniedz kurjeru pakalpojums, izvēlos pasta un kurjeru darbības. Pēc noklusējuma ir pašnodarbinātais šī procentu likme 31,07. Ja esmu lauka saimnieks, tad es atzīmēju, ja esmu PVN maksātājs, tad es atzīmēju, vai arī esmu mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs, arī šajā 3. solī es atzīmēju. Ja? Tā kā šis ir izdomāts piemērs, tad sistēma uzreiz parāda, ka viņa datubāzē neatrod mūs, bet ja šis būtu īsts piemērs, es būtu reģistrējies kā pašnodarbināta persona, tad vienkārši šie dati pievilktos. Un tas arī viss. Uzsākt lietošanu. Spiežu uzsākt lietošanu. Lūk, es nonāku šeit. Uzreiz tiek parādīt iespējamie abonementi, kādus var iegādāties. Ja? Mums ir 3 tarifi. Tātad Basic, Pro un Premium. Jo ir dārgāks tarifs, jo vairāk funkcijas ir pieejamas. Principā, lai veiktu savu grāmatvedības uzskaiti un sagatavot atskaiti, pietiek jau ar Basic tarifu, vienkārši šeit būs vairāk manuāli jāievada. Ja jūs izmantojat Pro tarifu, tad ir ļoti ērti var izrakstīt rēķinus, neierobežotā daudzumā skenēt čekus, ir pamatlīdzekļu novietojums un daudzas funkcijas, un ja izvēlaties Premium, var saņemt arī jautājumus, saņemt atbildes, uzdodot jautājumus mūsu ekspertam, kā arī saņemt ātrās apmaksas. Nu, tad es parādīšu, sāksim no paša sākuma, tad šeit ir mans profils, labajā augšējā stūrī, mani dati. Ja es vēlos, piemēram, pieslēgt savu grāmatu, es varu uzrakstīt viņa e-pastu un nospiest pogu, pieslēgt, uzaicināt. Viņam uz e-pastu atnāk informācija, ka viņa ir uzaicinājis pašnodarbinātais un viņš var reģistrēt savu grāmatveža profilu. Šeit tālāk es varu iestādīt paziņojumus par atskaitēm, nodokļiem, rekomendācijām vai status maiņu. Un arī atzīmēt, cik bieži es vēlos, ja, lai man šī atgādinājuma nāk uz e-pastu. Ja vēlos saņemt mārketinga pakalpojumus vai nevēlos, arī var atzīmēt. Spiežu saglabāt, tad informācija tiek saglabāta. Šeit otrā sadaļa ir par nodokļu informāciju, var pievienot sekundāro kategoriju, ja es vēl papildus kaut kur saņemu, bet tas nodokļu aprēķinu neietekmē. Jums var būt vairākas kategorijas, kurās jūs darbojaties. Jūs varat būt gan pasta un kurjeru darbības, gan papildus vakaros arī fitnesa treneris vai arī cita nozara. Tas neietekmē nodokļu aprēķinu, jo tiek sagatavot kopējā atskaita. Tātad šeit vēl jūs varat atzīmēt to, ja jūs neatzīmējat vai aizmirstāt atzīmēt reģistrācijas laikā, ja esat lauksaimnieks, individuālais komersants vai mikro uzņēmuma nodokļu maksātājs, vai arī jums mainās status, tad to šeit var atzīmēt. Tad sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts pēc noklusējuma ir minimālā alga. Ja, 740 eiro, tie ir šobrīd Latvijā noteiktā minimālā alga. Ja esat PVN maksātājs, varat atzīmēt, spiediet saglabāt un informācija tiks atjaunot. Tātad šīs svarīgas sadaļas sākuma atlikumi. Ja jūs gadījumā bijāt lietojis citu sistēmu vai veicāt uzskaitu citur, varbūt veicāt uzskaitu patstāvīgu, jums grāmatvedis veic uzskaitu un jūs vēlaties pāriet uz pats.lv, droši to varat darīt, ejiet uz sākuma atlikumiem, atzīmēt, ka pirms pats.lv lietošanas jums bija jau veikta uzskaita, vienkārši atzīmēt datumu, no kuru jūs vēlaties tālāk veikt uzskaitu, atzīmēt savus atlikumus, kādi jums bija. Ja varbūt jūs jau tur gadu strādājat, varbūt vairākus gadus, tad droši varat šeit atzīmēt, un tad nodokļu aprēķins, gan arī deklarācijas vispārējais tiks aprēķināts jau no šī datuma ar tiem atlikumiem, kas jums bija uz konkrēto datumu. Jā, abonements, kā es minēju, šeit var iegādāties abonementu, par tarifiem es jums jau pastāstīju, un tad tas profilā arī viss. Lūk, tad pats galvenais, sākam ievadīt ieņēmumus un izdevumus. Kā jau es teicu, nav jābūt grāmatvedim, lai lietotu šo sistēmu, viss ir ļoti vienkārši. Es jums tagad parādīšu. Sāksim ar ieņēmumiem. Izveidosim pirmo rēķinu. Lūk, tā kā ir tagad jāiesniedz jau atskaite par pirmo ceturksni,
paņemšu piemēru, ka mūsu darījumi bija martā. Ja, lai varētu parādīt jums arī, ka ir sagatavot atskaiti par 1. ceturksni. Tātad pakalpojumu sniegšana, šeit var ierakstīt komentāri, partneru nosaukums. Nu, paņemsim kādu uzņēmumu. Varbūt šajā gadījumā mūsu uzņēmumu par piemēru. Ja ir līgums, jūs varat atzīmēt līgumu, komentāru, konta numuru. Šeit jāieraksta savs konta numurs, kurien saņem maksājumu. Tātad pakalpojumu nosaukums. Nu, nosauksim par piegādes pakalpojumu. Ja, cena par vienību 200 eiro un mērvienība ir piegāde. Tad viena piegāde 200 eiro. Lūk, un tas arī viss. Ja nav maksājums, tas spiež nav. Ja tas maksājums jau bija veikts, tad es atzīmēju, ja tas maksājums ir veikts un pievienoju šo ieņēmumu. Tātad, lūk, mans pirmais rēķins. Mans šajā gadījumā izdomātais profils, ja, izdomātais pakalpojums, vienkārši jums demonstrācijai, lai parādītu. Jūs varat savu rēķinu mainīt valodu, varat mainīt, tad lūk, uzreiz visa informācija tiek sagatavota angļu valodā. Ja jūs vēlaties savādāku dizainu, jūs droši to varat darīt, izvēlaties citu dizainu, jums patīk kāds cits, šis tāds klasiskais. Lūk, ir 5 veidi dizaini, varbūt būs vēl, bet tas ir pēc jūsu ieskatiem, ja kāds jums vairāk patīk. Nu, un tad spiediet nosūtīt rēķinu, varat leju pielādēt, rediģēt. Nosūtīt ļoti vienkārši, šeit var ievadīt uzreiz jūsu partneru e-pastu un jūs nosūtīsiet. Varat nokopēt saiti, nosūtīt, varat uzreiz pa tiešo WhatsAppā nosūtīt jūsu partnerim vai jūsu klientam, vai arī parādīt QR kodu, ja viņš jums tūmā atrodās, parādīt QR kodu, viņš ar telefonu noskanē un veic apmaksu. Lūk, bet es atzīmēju, ka rēķins jau ir apmaksāts, tad lūk, mēs redzam, un šeit ir arī status. Ja rēķins nav atmaksāts, tad viņš deg vēl kā gaidīšanas režīmā. Ja ir nokavēts maksājuma termiņš, tad jau iedegās sarkans. Tā ir ļoti viegli sekot līdzi apmaksām, kuras ir saņemts, kuras nav saņemts. Ja šajā gadījumā man ir viens tikai ieraksts, te ir ļoti viegli pārskatām. Ja būs vairāk un vairāk 10, tad ļoti ērti ir sekot tam visam līdzi. Un viņš var arī grupēt pēc apmaksas status, pēc darījuma veida, kā jums ir pašiem ērtāk. Tātad ieņēmums ir, es jums parādīju, un tagad izdevumi. Kā tad pievienot izdevumu? Var noskanēt čeku. Šobrīd man nav neviens čeks, ko noskanēt, bet iespēja šāda pastāv. Šeit ir QR kods, ar telefonu noskanēt, uztaisīt fotogrāfiju, pievienojot, sistēma automātiski nolas visas laukus, jums pašiem nav manuāli jāievada, tas ir ļoti ērti, taup jūsu laiku, un vienkārši pārbaudiet un saglabājiet. Šajā gadījumā ievadīšu manuāli izdevumu. Bija jautājums par degvielu, tad parādīšu šajā gadījumā tieši arī kā piemēra degvielu, tad preču materiāla saņemšana, tad jāizvēlas pakalpojums un tā izglītība. Es gribēju parādīt degvielu, tad tas būs jāizvēlās. Preču materiāla saņemšana, degviela vieglai automašīnai. Lūk, un te uzreiz parādās tāda neliela informācija par to, ko es minēju. Ja ir maršruta laps, tad var norakstīt līdz pat 70%, ja nav, tad līdz 50%. Ja, tad nav jāpārzina obligāti visi likumi, tad lūk, sistēma jau pasaka priekšā, attiecīgi no tā izdevuma, ko jūs ievadat, tad partneru nosaukumu paņemsim, ka tika iegādāta degviela, viens no uzņēmumiem, kas sniedz šos pakalpojumus, darījuma summa bija 100 eiro, kā piemērs, bet atceramies, ja, ka man maršruta lapa nebija, tad es atzīmēju, ka ekstē ar saimniecisko darbību nesaistīts izmaksas, lūk, 50 eiro, un tad summa būs 50 eiro, ja, puse. Spiežu izveidot, un lūk, ja es esmu nokļūdījies, es varu droši uziet šeit, atpakaļ uz savu darījumu un, piemēram, nomainīt datumu. Man sajūg mēnesis, droši ieliek, izlaboju, spiežu saglabāt, un lūk, ja es paņemu martu, tad es redzu,
ka šis darījums ir grāmatots. Varu paņemt visu ceturksni, varu paņemt visu gadu, kā ir pašiem ērtāk. Tātad ieņēmumu un izdevumu es esmu ievadījis. Tas ir principā pats galvenais, kas jums ir jādara. Lai atvieglotu jūsu darbu, var izvēlēties pro abonementu un pievienot uzreiz bankas kontu. Tad nevajadzēs šo manuālo darbu veikt, manuālo ievadi. Varēs savienot ar bankas kontu, un tur jūs redzēsiet visus savus darījumus, populārākās bankas, kas tiek izmantotas Latvijā. Un jūs vienkārši atzīmēsiet, jā, šis ir saistīts ar saimniecisko darbību, un tad vienkārši pievienot uzreiz un grāmatu žurnālā. Jā, ir vēl sadaļa Mans bizness, ir maksājuma saņemšanas metodes. Jūs varat saņemt apmaksas caur internetbanku. Ja, kā es minēju, parādīja, ka var QR kodu noskanēt, var nosūtīt apmaksas linku. Un tad jūsu klientam, attiecīgi tas, kas maksā, arī nevajadzēs manuāli ievadīt visus jūsu datus. Vienkārši vajadzēs informāciju par sevi norādīt un autorizēt maksājumu savu internetbanku. Tagad arī jaunums ir. Var saņemt maksājumus apmaksas ar karti. To sniedz šie divi uzņēmumi un ir maksājuma sistēma, ir norādīts komisijas, cik par to būs jāsamaksā. Ja vēlaties saņemt apmaksu ar karti no saviem klientiem, piemēram, Oropay, tur vajadzēs reģistrēt savu kontu. Tas aizņem aptuveni 10 minūtes. Mēs viņiem sadarbojamies, ļoti viegla reģistrācija. Nu, lūk, varat izveidot arī savu cenrādi. Šajā gadījumā, lūk, es varu pievienot jaunu produktu vai pakalpojumu, darījuma aprakstu, tas ir pakalpojumu sniegšana, var izvēlēties kategoriju, un nosaukums ir, piemēram, piegāde. Tad cena par vienību man ir 100 eiro, un gabals ir piegāde, vai mērvienība ir piegāde. Es gribu to rādīt cenrādī, spiežu saglabāt, un tā. Un vēl kategorija. Kategorija ir kurjeru pakalpojumi. Spiežu saglabāt, nu lūk, man tagad jūs redzat, manā cenrādī ir šādi kurjeru pakalpojumi. Visi partneri, ko es esmu ievadījis, jebkurš darījums, viņi tiek saglabāti, var pievienot manuāli jaunu partneri, bet jūs atceraties, es pievienoju ieņēmumu un izdevumu, lūk, uzreiz automātiski šie partneri ir manā partneru sarakstā. Ir arī jaunums mūsu sistēmā, ir algas moduls. Jūs varat arī algot sev darbiniekus. Ja, varbūt vairāk tas ir aktuāli maziem uzņēmējiem, bet arī pašnodarbinātais to var darīt. Tad algas moduls, parādīšu īsumā, kā tas ir, kā tas strādā. Jūs varat pievienot jaunu darbinieku. Jums manuāli nebūs tas jādara. To izdarīs sistēma. Nu, lūk, pievienojam jaunu darbinieku. Izdomāsim kādu personas kodu. Liekam pamatlikmi. Spiežam turpināt. Lūk, darbinieks ir pievienots, un tad tikai jāatzīmē viņam stundas likme vai pilns darba laiks, kāds ir viņa amats. Lūk, piemēram, viņš ir asistents. Nu, paņemsim asistents izglītības jomā. Alga pirms nodokļiem 1500 eiro un uzsāk darbu pagājušajā mēnesī. Vai arī tagad. Paņemsim, jā, šodien sāk strādāt. Nu, te arī svarīgi, ja, ka pieņemot darbā darbinieku, arī parāda priekšā, ka jāiesniedz valsts ieņēmuma dienestam šī informācija, ka tiek pieņemts darbinieks. Spiež turpināt, nu, lūk, viņš ir pievienots, var apskatīt viņu algu, var arī izmaksāt algu, var lejupielādēt algas aprēķinu, var pievienot jaunu darbinieku. Lūk, var arī periodus skatīties, paskatīties kartiņas. Lūk, te var, ja man būs vairāk darbinieki, tad šeit būs arī vairāk darbinieki. Bet tad algas aprēķins ir, šeit es varu izmaksāt algu, var paskatīties piemaksas, prombūtnes un to visu sistēmā atzīmēt. Tātad vēl sadaļa mans bizness. Algas jums parādīju, par partneriem pastāstīju. Rēķinu ieskatījumu. Veidojot rēķinu, jūs varat izvēlēties dizainu, to es arī īsumā minēju, var pievienot otru bankas kontu. Ja vēlaties savus iniciāļus, kas ir rēķina prifiks, droši varat tos ievietot, un tad viņi
katrā jūsu rēķinā būs. Tas ir par rēķinu dizainu un pamatlīdzekļi. Ja jums ir arī pro vai premium tarifs, tad sistēma var veikt automātiski pamatlīdzekļu nolietojumu. Ir divas metodas, degresīvā vai lineārā, viņas ir ļoti līdzīgas, vienkārši viena aprēķina procentuāli, otra naudiskā izteiksmē. Tad mēs izvēlamies to metodu, ko jūs būsiet izvēlējies, jums pie tās būs jāpieturās 10 gadus, lai nav šī lēkāšana no viena uz otru metodu, tad visi pamatlīdzekļi pēc vienas metodas, to, ko jūs būsiet izvēlējies, tiks aprēķināti. Nu, lūk, tad reiz gadā pēc lineārās metodas un varam pievienot pamatlīdzekli. Pieņemsim, ka arī martā un arī no iegādes datuma viņš sāk nolietojumu. Lūk, pamatlīdzeklis, tā nav ēka, šoreiz varbūt datora iegāde virs 1000 eiro. Tad tas tiek uzskatīts par pamatlīdzekli. Ja jūs iegādājaties datoru, piemēram, par 950 eiro, tad tas ir vienkārši saimnieciskās darbības izdevums tajā tekošajā mēnesī, kad jūs viņu iegādājaties. Ja ir virs 1000 eiro, tad tas skaitās kā pamatlīdzeklis. Tad šajā gadījumā iegādes vērtība 1500, kartiņas numurs 1, lai iet secīgi, spiežam saglabāt. Un lūk, ir izveidot kartiņu. Katra gada beigās man būs šī pamatlīdzekļu nolietojums automātiski aprēķināts. Tikai arī iegādes neaizmirstiet iegramatot pie izdevumiem, ka tajā datumā ir iegādāts šis pamatlīdzeklis. Nu, lūk. Un tad tagad pats galvenais. Atskaits tas, kas ir daudziem klupšanas akmens, no kā daudz baidās, bet es jums jau pastāstīju, ka nav pamata satraukumam. Aprēķins nav sarežģīts, bet nestot uz to, jums tas nav jādara. Jūs ievadījāt savus ieņēmumus, izdevumus, un tad tiek automātiski sagatavots atskaits. Jūs varat apskatīt savu uzskaites žurnālu. Ja gadījumā kāda no valsts iestādēm jums to pieprasa, vai valsts ieņēmuma dienas jums viņš būs, viņš izskatās šādi. Varbūt no pirmā acu uzmetiena liekas sarežģīts, bet tur ir viss nepieciešamā informācija. Lūk, un tad, kas ir līdz 17. datumam jāiesniedz, ir šī atskaita par 1. ceturksni. Nu, lūk, tad, kad es iegādāšos abonementu, es viņu varēšu apstīt un lejupielādēt. Šobrīd man ir, es jums rādu un demonstrēju izdomātu piemēru. Šobrīd man abonements šajam profilam nav iegādāts. Tāpēc es nevaru vēl lejupielādēt šo atskaiti. Bet, kā jūs rādīju, es varēšu viņu apskatīt, lejupielādēt. Lejupielāde notiek XML formātā, jo XML formātu lasa EDS. Un tad, kad jūs iesniegsiet uz datoru, varbūt nevarēsiet atvērt, bet iesniedzot vidā, tad visi lauki tiks automātiski aizpildīti. Tas tāds drošs formāts, kādā šie faili tiek augšupielādēti. Nu, lūk, tad šeit jūs redzēsiet atskaitu, un pašā sākumā, spiežot uz logo, ir tā teikt, jūsu sākuma ekrāns. Šeit ir pastamies par martu, mani ieņēmumi, izdevumi, kāda ir mana peļņa, kāda ir nodokļi jāsamaksā. Tas jau viss tiek parādīts sākuma ekrānā, kādi ir mani naudas atlikumi. Un šeit ir šis izdevums salīdzinājums. To, ko es minēju arī prezentācijas laikā, ka ar mākslīgā intelekta palīdzību tiek salīdzināti izdevumi attiecīgi ar jūsu apgrozījumu un citiem pašnodarbinātajiem jūsu vai līdzīgā nozarē. Kā piemēru var minēt, daudz aizmirst pat bankas komisijas, arī tās ir saistītas saimniecisko darbību. Ja jūs iegādājaties kaut ko un veic pārskaitījumu savai saimnieciskajai darbībai, ir arī bankas komisija, arī to var norakstīt. Un daudz citu izdevumi, ko varbūt ir aizmirsies, bet citi norakst, un tad vienkārši parāda priekšā, ka citi vēl norakst tādā apmērā, varbūt tādus izdevumus, tad jūs to varat apskatīt. Tā kā arī šobrīd man nav pro abonements, nevar apskatīt, bet iegādājoties, jūs to redzēsiet. Ja tomēr ir kādas problēmas, vai jūs raizēties, vai viss ir pareizi izdarīts, droši varat vērsties pie mūsu eksperta. Ja jums ir premium tarifs, jūs varat uzdot jautājumu, un tad no 1 līdz 3 darbienu laikā jūs saņemsiet atbildi. Šeit ir arī populārākie jautājumi. Šeit jūs redzēsiet jūsu jautājumus, un pagaidām neviens jautājums nav, neesmu nevienu uzdevusi, attiecīgi neviens netiek parādīts.
Un, ja tomēr vēlaties, lai mēs palīdzam jums atrast grāmatu, tad jā, jūs varat atstāt savu pieteikumu, un tad tuvākajās dienās ar jums sazināsies kāds no mūsu partneru uzņēmumiem, arī kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus. Jūs varat ieteikt arī draugiem un pats saņemt bonus, ietaupīt 10 eiro. Un šeit ir arī diezgan liela sadaļa, infocentrs mūsu, kur jūs varat veltīt laiku un izglītoties. Ir ļoti daudz informācijas, jo šeit ir biežāk uzdotie jautājumi. Visticamāk, ka tas jautājums, kas jūs interesē, jau ir uzdots, jo ļoti daudz jautājumu atkārtojās, un mēs viņus esam apkopojuši. Ir pats.lv lietošanas rokas grāmata. Rokas grāmata, viņi ir pilnīgi par katru funkciju. Viss ir izskaidrots, kā ievadīt ieņēmumu, izdevumu, to, ko es jums demonstrēju. Šeit ir viss aprakstīts. Ja jūs vēlaties, vai jūs uzturat vieglāk, piemēram, vizuāli, tad mums ir arī video materiāli. Starp citu, šīs webinārs būs arī webinārs sadaļā. Šeit būs ir mūsu ekspertu video un arī sistēmas lietošanas instrukcijas. Jūs redzat, ja ir 30 video par katru principā funkciju, kas ir sistēmā. Un tas tiek vizuāli parādīts, izstāstīts. Varbūt atpazīsiet arī manu balsi kādā no video. Un, ja rodās kāds jautājums, droši vai nu jūs varat pašmācības ceļā uzzināt, šeit visa informācija ir, vai arī uzdot jautājumu, tad šeit var sūtīt jautājumu, var pievienot ekrāna attēlu, var pat pievienot ekrāna video, ja, piemēram, kāda poga jums liekas, ka nestrādā, vai kaut kas nav kārtībā, vai jūs nezināt, ko šajā laukā ierakstīt, jūs varat tad pievienot arī ekrāna video vai ekrāna attēlu. Un šeit arī mūsu čats, kur atbilda mūsu chatbots. Viņš arī ar mākslīgā intelekta palīdzību, viņam visa informācija ir pieejama, mūsu rokas grāmata, mūsu jautājumi un atbildes. Mūsu virtuālajam asistentam var jautāt jautājums, jebkurā diennakts laikā, viņš jums atbildēs, viņš nenogurs. Un atbildi jūs vienmēr saņemsiet. Ja jūs vēlaties sarunu ar cilvēku, jūs droši rakstiet sarunu ar cilvēku, un tad mūsu tehniskā atbalsta speciālists pieslēgsies, bet tas būs darba laikā, darba dienās. Un, lūk, vēl pie infocentri bloga raksta. Bloga raksta iznāk katru mēnesi mums, un ir jauna sadaļa priekš SIA, kā es arī minēju, ka mūsu sistēma ir piemērota arī maziem uzņēmējiem. Un, apmācības šeit vienkārši visu video uzreiz, jūs varat viņus aplūkot, nemaz neejot uz infocentru. Nu, lūk tā, tas īsumā arī viss. Sistēma ir ļoti vienkārša. Tā, es jums parādīju, kā saņemt apmaksu, es jums parādīju. Jāievada bankas konts, pat ir pa soļiem, 4 soļi, kā saņemt apmaksu, parādīt var QR kodu. Var saņemt apmaksu ar internetbankas palīdzību vai ar karti. To es pastāstīju, kā ievadīt ieņēmums izdevumus, bankas kontu, principā. Viss sistēma es jums esmu parādījis. Tieši tik vienkārši, nekas sarežģīts. Ja rodās kāds jautājums, droši vienmēr rakstiet, mēs vienmēr atbildēsim. Un neaizmirstiet, ka šodien vēl darbojas promokods Web17. Un to varat izmantot, lai iegādāties savu pirmo abonementu. Es ceru, ka bija noderīgi. Paldies, ka veltījāt savu laiku un jauku jums dienu. Uz tikšanos ar tā!